vienīgi, lai tādīs rēķinos nav bērni, sievas, dzīvnieki. Jāsaprot, kas ir darba brauciens, kas ir komandējums. Kā es saku, komandējums ir plezīrs. Lielāko komandējumu izdevumu, ko es esmu attaisnojis vidā, un viss atkal neko nevarēja pateikt, bija Čehijā pasaules čempionāts hokejā, protams. Un es viņiem saku, tur tiekas klienti. Kāpēc jātiekās ir, tā kā spēlē? Es saku, jūs televizoru skatāties, jāskaties. Jūs filmas, tā kā redzat, jā, redzam. Es saku, paskatieties, tur nevis uz hokeju, bet tur uz buksu iet. Tā taču ir. Klients ved uz boksu, jā. Tā kā kaut kur ved viņus. Un es saku, ja klientam ir šī kaisle, tad klients darīs visu. Un Cēs Olūs, starp citu, bija labs piemērs. Mūsu VIP pārdošanas daļas menedžeri, viņi nevarēja pie viena klienta piekļūt klāt. Liela Latvijas uzņēmuma. Tik viņi atrada, uz kuru filmas kino viņi iet. Viņi turpat nopirka biļeti viņai blakus. Tā ir realitāte. Tā kā visādi metodas ir. Var braukt. Vienīgi, lai tādīs rēķinos nav bērni, sievas, dzīvnieki, bet lai tad jūsu uzņēmumu noformē kā braukšanas pakete. Tā saucās ceļojuma pakete. Viņi jau to zina. Un tur iekšā ir viesnīca ar 4 cilvēkiem un tā tālāk. Viņa saucās ceļojuma pakete vienkārši. Rēķinā. Nevis tev tur atšifrē kā tādu.